Iekārtojamies ērti. Atveram mūsu sēžas muskuļus tā, lai mums ir vieta sēžas kauliņiem, lai jūtam, ka mums sēžas kauliņi ir uz zemes, lai mums būtu stabili, lai nešūpotos šurpu turpu. Iztaisnojam mūsu mugurkaulu. Atrulējam plecus uz augšu, nolaižam viņus uz leju ar pirkstu galiņiem, paspiežam paklājiņu aizmugurē uz priekšu savu krūšu kurvi, taisam dziļu ieelpu un ar izelpu atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem. Skatāmies uz priekšu, taisam dziļu rāmu ieelpu un ar izelpu zūmējam acu skatu iekšā uz sevi un aizveram maigi cieti acis. Elpojam dziļi un mierīgi. Dziļa rāma ieelpa caur degunu un mierīga plūstoša izelpa caur degunu. Savienojamies ar savu elpu. Izjūtam mūsu izelpu un ar elpas palīdzību savienojamies ar savu ķermeni. Elpojam dziļi un mierīgi. Ja jūtam ķermenī kādu saspringumu, pilnībā ar elpas palīdzību atslābinam šo vietu. Un mentāli domās noskaņojam savu prātu un ķermeni šī vakara jogas āsanu praksei. Ar nākošo ieelpu saliksim plaukstas pie krūšu kurvja Anahata čakras sirds centra. Un kopā mēs teiksim 3 om, dziļa mierīga ieelpa. Ar nākošo ieelpu sabarzējam plaukstas tā, lai mēs izjūtam siltumu starp tām un šīs siltās plaukstas liekam sev uz acīm. Tagad lēnām uzliekam smaidu sev uz sejas un vēram vaļā acis. Atveram, atbrīvojam rokas uz celīšiem. Šodien sāksim ar galvas rotācijas kustību. Ar ieelpu un izelpu zodiņu laižam tuvāk pie krūšu kurvja. Ieelpa lēnām ceļam galvu uz augšu. Ar izelpu lēnām laižam mūsu zodiņu uz leju tuvāk pie krūšu kurvja. Un ar ieelpu lēnām apzināti ceļam galvu uz augšu. Ar izelpu nākam uz leju 3. Ieelpa lēnām ceļam galvu uz augšu, acis var būt aizvērtas. Ar izelpu laižam zodu uz leju 4. Lēna mierīga ieelpas un kopā ceļam galvu uz augšu. Pēdējo reizi ar izelpu laižam zodu tuvāk pie krūšu kurvja 5. Un ar ieelpu mierīgi ceļam galvu uz augšu. Ar izelpu lēnām nākam atpakaļ uz centru. Vēl viena dziļa rāma ieelpa. Ar izelpu griežam mūsu skatu uz labo pusi. Paliekam šeit 5, 4, 3, 2
un 1, taisam rāmu ieelpu, griežam galvu uz centru, ar izelpu griežam uz kreiso pusi un stiepjamies šeit. Mūsu kaklā ir ļoti daudz saišu un mazu muskuļu, tāpēc vienmēr kakla kustības mēs taisam lēnu. Un mūsu kakls ir ļoti spēcīgs, viņš mūsu galvu, kas ir ļoti smaga patiesībā, tā kā pret kakla izmēriem, viņa nes kakls ļoti lielu svāru. 2 un 1. Arī elpu skāts vērsts uz priekšu. Skaisti. Arī elpu ātrulējam plecus uz atpakaļ, paspiežam krūšu kurvi uz priekšu. Arī izelpu nopaļojam, ievelkam nabiņu iekšā, tā kā govs un kaķis, tikai sēžus variantā. Arī elpu krūšu kurvis nāk uz priekšu, skāts uz augšu, 2. Arī izelpu nopaļojam, muguriņu nabiņu ievelkam iekšā, ieelpa. Krūšu kurvis uz priekšu, skāts uz augšu, ar izelpu nopaļojam muguriņu, ievelkam nabiņu iekšā, 3. Ieelpa, krūšu kurvis uz priekšu, ar izelpu, apaļa mugura, ar ieelpu, pēdējo reizi, krūšu kurvis uz priekšu, skāts uz augšu, ar izelpu, apaļa mugura, krūšu kurvis ievilkts, lieliski. Ar ieelpu nākam atpakaļ uz centru, ar izelpu nolaižam un atbrīvojam plecus, maliči. Ar ieelpu mūsu rokas nāk plecu platumā, ar izelpu plaukstas mums nāk uz pleciņiem. Ieelpa, elkonīši kopā, un tagad sāksim zīmēt lielus apļus. Ieelpa uz augšu, izelpa uz leju. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Pēdējo reizi. Ieelpa un izelpa. Samainam rokas, nevis rokas, bet pretēji rādītāju virzienam. Ar ieelpu uz augšu, ar izelpu uz leju. Ar ieelpu uz augšu, izelpa uz leju. Ieelpa uz augšu, izelpa uz leju, pēdējo reizi. Ieelpa uz augšu, izelpa uz leju. Atbrīvojam rokas gar sāniem. Super. Arī ieelpu rokas mums vēl vienu reizi nāk gar sāniem. Pagarinam mūsu rokas garākas. Arī izelpu labā roka nāk uz kreisā. Ceļgala iegriežamies. Dziļa ieelpa un sāmainam mūsu rokas. Hops, kreisā un labā. Un 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Ieelpa, ar izelpu kreisā roka nāk uz, labā roka nāk uz kreisā ceļgala. Kreisā roka nāk aiz muguras un paliekam šeit. Stiepjamies ar mūsu pleciem, nevis ar galvu. 5. Elpojam dziļi un mierīgi. 4. Ieelpa un izelpa. 3. 2. Un 1. Ar ieelpu nākam uz centru, atbrīvojam rokas gar sāniem. Iztaisnojam kreiso kāju taisnu, labā kāja paliek uz zemes. Varam atvērt sēžas vaigus, hops. Ar ieelpu pirkstu galiņi nāk paralēli mūsu ceļgalam. Spiežam pirkstu galiņus paklājiņā, ar ieelpu iztaisnojam mūsu krūšu, mugurkaulu krūšu kurvis uz priekšu. Un ar izelpu liecamies tuvāk klāt pie kreisā celīša. Cik vien dziļi varam. Varam atbrīvot zodu. Un liecamies pie mūsu celīša. Rokas ir pie celīša. Rokas neiet mums uz priekšu. 5. 4. Ja vari palikt elkoņus uz sāniem, būs vieglāk. 3. 2 un 1. Ieelpa, pirkstu gali spiež paklājiņā, ceļam sevi uz augšu. Tagad mūsu kāju pirkstu galiņus nostiepjam. Pirkstu roku pirksti spiež paklājiņā un tagad ceļam kreiso kāju uz augšu un uz leju.
1, malači, 2, 3, 4 un 5. Izelpa, atbrīvojam, kreiso kāju paņemam pie sevis klāt, nākam atpakaļ, sēžas pozā, malači. Ar ielpu vēl vienu reizi, rokas garsāniem, pagarinam mūsu rokas garākas, tā ir kā mūs kāds vilktu aiz viņām. Tagad kreisā roka nāk uz labā celīša, sarutējam uz labo pusi, izelpa, samainam virzienu, 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Kreisā plauksta uz labā ceļgala. Iegriežamies ar mūsu pleciem. Labo plecu sūtam uz aizmuguri, kreiso uz priekšu, galva negriežās līdzi. Galva tikai ar mugurkaulu. Elpojam šeit dziļi un mierīgi. 1. Visi griešanās vingrinājumi ir jūsu 3. čakrai, jūsu iekšējai ugunī, jeb jūsu iekšējai saulei un arī jūsu mugurkaulam. Elpojam dziļi, mierīgi, vēl 2 ieelpas un izelpas. 1, ieelpa un izelpa. 2. Arī ieelpu skats uz centru, atbrīvojam rokas garsāniem. Šoreiz labā kāja taisna, kreisais ceļgals ieliekts. Pirkstu galiņi skatās uz augšu, papēdis spiež zemē, ceļgals spiež zemē. Arī elpu pirkstu, roku plaukstu pirkstiņi nāk blakus paralēli ceļgalam. Ieelpa, atliecam mūsu krūšu kurvi. Krūšu kurvs iet uz priekšu un arī izelpu. Mēs ar krūšu kurvi ejam tuvāk pie mūsu celīša. Sēžas svaigi, mums turpina sēdēt uz zemes. Viņi nekur neceļās. 5. Ja mums viena puse iet labāk nekā otra, tas ir absolūti normāli. 3, 2, ieelpa un izelpa. 1, ieelpa, ceļam galvu uz augšu, krūšu kurvis uz augšu. Pirkstu galiņi turpina spiest paklāņā. Tagad ar izelpu mūsu pēdiņa nostiepta, pirkstiņi skatās uz priekšu. Spiežam plaukstu pirkstiņus paklāņā un ceļam taisnu kāju uz augšu. 1, malači, 2, super, 3, 4 un 5. Izelpa, atbrīvojam labo kāju uz zemes, paņemam rokas garsāniem, iztaisnojam tagad kreiso kāju. Kreisās abas kāju pirksti skatās uz augšu, ceļgali spiež uz zemes, plaukstas nāk starp kājām. Arī elpu mēs taisīsim vilnīšus uz priekšu 5 reizes un 5 reizes atpakaļ. Rociņas var iet vairāk uz priekšu. Ielpa, ejam uz priekšu kā vilnīši un atpakaļ, malači. 2, 3, 4 un 5. Samainam kustības virzienu. Un 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ieelpu nākam atpakaļ uz centru. Rokas mums garsāniem, izelpa, saliekam pēdas kopā, taureņa pozā. Ar rokām satveram mūsu pēdas, pievelkam mūsu papēžus tuvāk pie mūsu iegurņa un sākam kustināt mūsu spārniņus. 5. Kustinam mūsu spārniņus, aiziešu pakaļ lampai. Mēģinam pieskārties ar kājām pie zemes, tā lai mums sanāk tāda kā skaņa. Hops! Elpojam dziļi un mierīgi, bet kājiņus kustinam aktīvi, 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 aktīvi un vēl aktīvāk. Kustinam, 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 ātrāk, 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 ātrāk. Tā it kā mums būtu jāizlido. Hops! Kustinam, 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 mālači. Ja jūs dzirdat tādu kā dzirdat? Tas ir labi. Man liekas, tu vari dzirdēt jau. Un pēdējie 5, 4,
3, 2 un 1. Ieelpa. Ceļam kāju celīšus uz augšu. Sakrustojam mūsu kājas, plaukstas laižam uz paklaiņa un nākam uz galda pozīcijas. Atveram pirkstus, pirksti plati. Ar ieelpu ceļam kreiso roku uz augšu. Kreisā plauksta nāk pie kreisās auss. Ar izelpu kreiso elkoni laižam apakšā uz labo pusi. Ieelpa, veramies vaļā. Un 1, 2, 3, 4 un 5. Ieelpa, nākam uz augšu, turamies šeit, mēģinam bīdīt labo elkoni atpakaļ un atpakaļ. 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa, skats uz leju, atbrīvojam kreiso roku uz paklaiņa. To pašu ar pretējo pusi. Ar ieelpu ceļam taisnu labo roku uz augšu. Ieliecam labo elkoni, labā roka nāk pie labās auss. Ar izelpu ejam uz leju, laižam labo elkoni uz aiz leju. 1, 2, 3, 4 un 5. Ieelpa uz augšu, turamies šeit. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, skats uz leju, atbrīvojam labo plaukstu uz zemes, skats uz priekšu. Ieelpa, ar izelpu aktivizējam kāju pirkstus, liekam viņus paklaiņā. Ieelpa, ceļam celīšus uz augšu un nākam sunī. Ar skatu uz leju. Šeit mierīgi varam izteigāt vienu celīti, ieliecot un otru. Atļaujam iestiepties un sagatavoties mūsu kājām un spēcinam mūsu mugurkaulu. Turpinam spiesti plaukstas paklaiņā, pārbaudam, vai plaukstu pirksti ir atvērti. Spiežam zemē rādītāju un vidējo pirkstu. Spiežam paklaiņā visu delnu. Ar ieelpu iztaisnojam abus mūsu papēžus, skatāmies uz paklaiņu un ar ieelpu ceļam labo kāju uz augšu. Labā pēda mums nāk starp plaukstām, kreisais ceļgals uz zemes. Ar ieelpu krūšu kurvi laižam uz priekšu, skats uz augšu. Ieelpa un izelpa. Plaukstas nāk uz paklaiņa, aktivizējam kreiso celi un ceļam labo kāju vēlreiz uz augšu. Izelpa, labā kāja atkal starp plaukstām, kreisais ceļgals uz leju. Ieelpa, krūšu kurvis uz priekšu, skats uz priekšu. Izelpa, ceļam kreiso ceļgalu uz augšu. Laižam labo kāju uz augšu. Ar izelpu vēl vienu reizi. Ar izelpu labā kāja starp plaukstām, kreisais ceļgals uz zemes. Ieelpa, krūšu kurvis uz priekšu. Ar izelpu ceļam kreiso ceļgalu uz augšu. Laižam labo kāju uz augšu. Un tagad turpinam šādi, tikai daudz ātrāk, vēl 4 reizes. Ieelpa, labā kāja uz priekšu, ceļgals uz zemes, krūšu kurvis uz priekšu. Izelpa, ceļam labo kāju uz augšu, izstiepjam labo kāju taisnu. Ieelpa un izelpa, labā kāja starp plaukstām, celis uz priekšu, skats uz priekšu. Izelpa, laižam labo kāju atpakaļ uz augšu. Ieelpa, labā kāja starp plaukstām, izelpa celis uz zemes un paliekam šeit. 1, 2, 3, 4 un 5. Izelpa, aktivizējam mūsu kreiso pēdu, ceļam kreiso ceļgalu uz augšu, laižam labo kāju uz augšu, paliekam šeit. Ar paceltu labo kāju, 3-kājainais suns. 1, 2, 3, 4
un 5. Ar izelpu nolaižam labo kāju uz zemes un vēlreiz izstaigājam abas divas kājiņas. Ieliecam vienu ceļgalu un ieliecam otru ceļgalu. Sagatavojamies to pašu veikt uz kreiso kāju. Ielpa, ceļam kreiso kāju uz augšu. Kreisā kāja nāk starp plaukstām, labās ceļgals uz zemes. Ielpa, krūšu kurvis uz priekšu. Ar izelpu aktivizējam labo ceļgalu, sūtam kreiso kāju atpakaļ. Ielpa, kreisā kāja starp plaukstām, labais ceļgals uz zemes. Ar ielpu, krūšu kurvis uz priekšu. Izelpa, aktivizējam labo ceļgalu, kreisā kāja iet uz aizmuguri un augšu. Ielpa, kreisā kāja starp plaukstām, labais ceļgals uz zemes. Ielpa, krūšu kurvis uz priekšu, malači. Izelpa, ceļam labo ceļgalu uz augšu, kreisā kāja nāk atpakaļ un tagad ātrāk. Izelpa, kāja uz priekšu, krūšu kurvis skats uz augšu. Izelpa, sūtam kreiso kāju uz aizmuguri un augšu. Ielpa, kreisā kāja starp plaukstām, krūšu kurvis uz priekšu. Izelpa, sūtam mūsu kāju atpakaļ un uz augšu. Ielpa, kreisā kāja starp plaukstām, ceļgals uz leju pēdējo reizi. Sūtam mūsu kreiso kāju atpakaļ, paceļam taisnu un sūtam mūsu kreiso kāju starp plaukstām, nolaižam labo ceļgalu uz zemes, pēdu uz zemes un laižam mūsu gurdiņus uz leju uz priekšu un krūšu kuris uz priekšu. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu plaukstas nāk paklājiņā, ceļam labo ceļgalu uz augšu, sūtam kreiso kāju uz augšu, paliekam šeit. 1, 2, 3, 4 un 5. Ar izelpu laižam mūsu kreiso kāju uz zemes un tagad lēnām nākam uz priekšu starp mūsu plaukstām. Ar ielpu pirkstu galiņi nāk paklājiņā, sasveram svaru uz priekšu, skats uz priekšu. Dziļa rāma ielpa, ceļam rokas uz augšu un ceļamies uz augšu. Ar izelpu atbrīvojam rokas garsāniem un paliekam mirkli šeit. Aizveram šeit ciet acis, stāvošā savāsana. Elpojam dziļi un mierīgi. Nomierinam savu elpu un savu ķermeni. Ļoti labi. Ar ielpu lēnām veram vaļā acis un sūtam mūsu kreiso kāju uz aizmuguri. Hops! Atveram mūsu kājas platāk, kāju pirksti skatās uz ārējo malu. Papēdīši uz iekšu. Ar papēži uz pirkstu galu uz āru, papēži uz iekšu. Ar ielpu un izelpu ieliecam mūsu ceļgalus, dziļais izklupiens. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju. Ielpa šeit, skatāmies. Ar svaru nesaliecamies uz priekšu. Muguru mēģinam turēt taisnu uz augšu un uz leju. Aha. Nu, ko sākam? 1 un 2. 3, ejam. 3, 4, 5, paliekam šeit. 5, 4, 3, 2, 1. Ielpa, ceļamies uz augšu. Tagad labo kāju iegriežam uz kreiso pusi. Tā, lai mūsu pēdu pirksti skatās vienā līnijā. Gurniņi mums skatās
uz priekšu, pleci skatās uz priekšu, arī elpa. Ceļam rokas uz augšu, izstiepjam sevi uz augšu. Stiepjam, 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 rokas taisam garākas, 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 garākas. Un ar izelpu, ar krūšu kurvi ejam uz priekšu. Nolaižam mūsu pirkstu galiņus uz zemes. Ieelpa, atliecam mugurkaulu, skats uz priekšu, nesaraucam pieris. Paliekam šeit 5. Abas kājas taisnas. 3. Aktivizējam mūsu labo kāju, labā pēda spiež zemē, jo jums būs aktīvāka labā kāja, jo stabilākas jūs būsiet. 3, 2 un 1. Ar izelpu ejam ar mūsu zodu tuvāk pie mūsu kreisās kājas un stiepjamies, cik dziļi varam. 1, 2. Turpinam spiesti labo kāju paklaiņā. Aizmugurējā kāja ir aktīvāka nekā priekšējā. 3, 2 un 1. Lēnām arī elpu, skats uz priekšu. Aktivizējam abas kājas, nosprindzinam viņas un arī elpu. Ceļam rokas uz augšu un nākam atpakaļ pa vidu. Ar izelpu rokas mums nāk uz gurniņiem. Atveram mūsu pirkstiņus atkal. Pirkstu galiņi skatās uz āru, papēdīšu uz iekšu. Arī elpu un izelpu. Vēlreiz to pašu. Liecam celīšus, sēžamies iekšā. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju. Ielpa un izelpa. Ielpa un izelpa. Ielpa. Un izelpa. Paliekam 5, 4, 3, 2, 1. Ielpa, ceļamies uz augšu. Ar izelpu kreisā kāju pirksti mums griežas uz labo pusi. Ar ielpu ceļam rokas gar sāniem. Un tagad ceļam rokas uz augšu, pagarinam sevi. Un tā it kā mums jāizskaras līdz griestiem. Stiepjam rokas uz augšu, pagarinam mūsu mugurkaulu. Stiepjam, 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 stiepjam. Un ar izelpu mēs ejam uz priekšu ar krūšu kurvi. Laižam lēnām pirkstu galiņus paklaiņā. Ielpa, iztaisnojam muguriņu, skats uz priekšu. Elpojam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu, ar krūšu kurvi ejam dziļāk pie mūsu labās kājas, mālači. Aktivizējam aizmugurējo kāju. Aizmugurējā kāja pēdas spiež zemē. 5. Dana aizmugurējā kāja aktīva, spied ceļgalu uz aizmuguri un uz augšu. Jā, rulē. Kreisās kājas gurniņus uz iekšu. 3, 2 un 1. Arī ielpa, pirkstu galiņi spiež paklaiņā, skats uz augšu. Ielpa, ceļam rokas uz augšu. Malači, ar izelpu rokas mums nāk gar sāniem. Kreisā kāja nāk uz priekšu. Tagad kāju īkšķīši kopā. Taisam dziļu rāmu ielpu un nākam krēsla pozā. Dziļa ielpa, ieliecam mūsu ceļgalus, plaukstas nāk gar potītēm, ceļam rokas uz augšu, turamies krēsla pozā. 1, 2, 3, 4 un 5. Izelpa, plaukstas nāk uz zemes, iztaisnojam kājas un mēģinam piespiesti krūšu kurvi tuvāk klāt pie kājām. 3, 2 un 1. Ielpa, skats uz priekšu. Ar izelpu laižam labo kāju uz aizmuguri, kreisā kāja uz aizmuguri. Planks. Ar izelpu laižam ceļgalus uz zemes,
krūšu kurvi un zodu pie zemes. Ieelpa. No šejienes ceļam sevi uz augšu ar roku spēku. Ceļgali paliek uz zemes. Arī izelpu vēl vienu reizi. Krūšu kurvis un zods pie pēklaiņa. Ieelpa. Ceļam sevi uz augšu, ceļgali uz zemes. Izelpa. Krūšu kurvis un zods pie pēklaiņa. Ieelpa. Ceļam sevi uz augšu. Vēl 3 reizes. Izelpa. Krūšu kurvis un zods pie zemes. Plaukstas pie elkoņi pie ribām. Egeju uz leju. Ha. Ieelpa. Ceļam sevi uz augšu. Elkoņi pie ribām. Skatāmies. Tad mēs ejam uz leju. Elkoņus mēs neliecam uz āru. Elkoņi mums ir hops pie ribiņām. Un ceļam sevi uz augšu. Tika vēl 2 reizes daram pareizi. Un izelpa. Aha. Ieelpa. Ceļam sevi uz augšu. Pēdējo reizi izelpa. Turamies šeit. Ieliekam mūsu elkoņus ribiņās. 5, 4, 3, 2, 1. Ieelpa. Puskobra. Puskobra. Hā. Un turamies kobras pozā, puskobras pozā. 5, 4, 3, 2 un 1. Arī izelpu nolaižam mūsu galvu uz zemes, ieliecam labo roku, kreisā roka pāri labajai. Atbrīvojam pieri uz plaukstām. Un atpūšamies šeit. Dziļa, mierīga ieelpa. Un dziļa, rāma, plūstoša izelpa. Dziļa, mierīga ieelpa. Dziļa, mierīga izelpa. Mierīga ieelpa. Un mierīga izelpa. Ar nākošo ieelpu ceļam galvu uz augšu, skats uz priekšu. Ar izelpu aktivizējam mūsu kājas, kājas ir aktivizētas. Un ar izelpu rokas ar delnām uz leju nāk tuvāk pie mūsu sēžu svaigiem. Un paliekam šeit 5, 4, 3, 2, un 1. Ar izelpu ieliecam rokas elkoņos, atbrīvojam rokas uz zemes un nolaižam mūsu pieri uz rokām. Atslābinam mūsu kājas, atslābinam mūsu sēžas vaigus, atslābinam mugurkaulu un atslābinam mūsu rokas. Sagatavojamies otram raundam. Otrajā raundā es jums tagad tikai stāstu. Mēs rokas savīsim kopā aiz muguras un celsim krūšu kurvi uz priekšu un uz augšu un uz priekšu un rokas celsim uz priekšu. Mēģināsim vērt mūsu plecus vaļā. Tagad ir sācies augstais laiks, mums gribās vairāk plecus tuntulēt uz iekšu un īstenībā pat guļot, ja ir vēsa istaba, tad mēs pat guļot velkam segu uz sevīm un vairāk tuntulējamies. Arī elpu, aktivizējam mūsu kājas, ceļam galvu uz augšu, skats uz priekšu. Ar izelpu saviem rokas aiz muguras, hops, un ceļam krūšu kurvi uz augšu, ceļam rokas uz augšu. Skatāmies uz priekšu, turamies šeit 10 ielpas un izelpas. 1, 2, malači, 3, 4, ceļam krūšu kurvi uz priekšu, 5, 6, 7, 8, ceļam krūšu kurvi uz priekšu, 8, 9 un 10. Ar izelpu atbrīvojam rokas, saliecam elkoņus un atbrīvojam galvu uz rokām. Atslābinam mūsu kājas, atslābinam muguru un atslābinam rokas. Dziļa plūstoša ieelpa un tāda pati mierīga izelpa.
Ar nākošo ieelpu ceļam galvu uz augšu. Mūsu plaukstas nāk pie krūšu kurvja. Spiežam plaukstas paklājiņā, ceļam sevi uz augšu un nākam uz mūsu celīšiem. Taisīsim kamieļa pozu. Celīši mums ir uz zemes. Ja šeit mums sāpīgi celīši, mēs varam palikt kādu plēdiņu vai sedziņu vai kaut ko mīkstu zem mūsu celīšiem. Otrais variants, ja nav sedziņas, mēs varam pārlocīt mūsu paklājiņu un mums būs daudz mīkstāks variants un maigāks mūsu celīšiem. Tagad pirmais aktivizējam mūsu kājas. Es nezinu, kāpēc man kameras vidas ciet. Nē, tā ir gaisma. Tākš, aktivizējam mūsu pēdu pirksti, nāk paklājiņā. Ļoti labi. Īstaisnojam mūsu muguriņu, ātrulējam mūsu pleciņus ar ieelpu un izelpu. Plaukstas mums nāk uz gurniņiem ar pirkstu galiņiem uz leju. Lēnām sākam slidināt mūsu rociņas uz leju, satveram vienu papēdi, satveram otru. Paspiežam mūsu gurniņus uz priekšu, krūšu kurvi uz augšu un nolaižam galvu uz leju. Turamies kamieļa pozā. 5, 4, 3, 2 un 1. Lēnām arī ieelpu ceļam galvu un ar rociņām nākam tādā pašā veidā atpakaļ. Tagad atveram mūsu pēdas, nolaižam pēdas uz zemes. Un gurniņi mums nāk starp mūsu pēdām. Varam izrulēt atpakaļ mūsu paklājiņu vai noņemt sedziņu. Paliekam šeit. Tātad šeit mēs stiepjam kāju priekšējo daļu. Turamies šeit, sēžam ērti. 5, 4, 3, 2 un 1. Arī zelpu lēnām nākam uz mūsu elkonīšiem. Turamies šeit 5 ieelpas un izelpas. 5, 4, 3, 2 un 1. Šeit ieelpa, ar izelpu saliekam mūsu celīšus vienu blakus otram, ja varam. Aktivizējam mūsu augšstulbus un turamies šeit. 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu, ja varam, ceļam gurniņus uz augšu un turamies šeit. 5. Ceļam gurniņus uz augšu. 4, 3, 2 un 1. Izelpa, laižam lēnām gurniņus uz leju. Arī elpu viena plauksta nāk uz paklājiņa, otra nākam atpakaļ. Hops! Lēnām saliekam mūsu kājas sev priekšā. Izpurinam mūsu kājas. Nākam dandāsanā. Un izpurinam mūsu kājas. Lēnām nopaļojam muguru skriemeli pa skriemeli. Laižamies uz leju. Ar ieelpu saliekam mūsu plaukstas maigi zem gurniņiem. Un ar ieelpu ceļam taisnas kājas uz augšu, pēdu pirksti nostiepti. Un tagad sāksim zīmēt lielus sapļus. Un lēnām uz sānu, uz leju. Un atpakaļ uz augšu. Ar pēdu pirkstiem zīmējam lielus sapļus. 2, 3, 4, pēdējais un 5. Nākam atpakaļ uz centru ar izelpu pretēji pulksteņa rādītājiem virzienam. 5,
4, 3, 2, un pēdējo reizi. 1. Ar ieelpu nākam uz augšu. Hops, kājas nostieptas. Ar ieelpu ceļam gurniņus uz augšu. Ar rokām iedodam mugurai atbalstu un sākam mīties ar riteņiem. Ieliecam vienu kāju un ieliecam vienu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atpakaļ minamies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Tagad lēnām skriemeli pa skriemelim, nepaceļot galvu. Laižam mūsu muguru uz leju. Hops. Pēdas nāk uz zemes. Ar ieelpu atveram rokas plecu platumā ar delnām uz leju. Pēdas spiež paklājiņā. Ar ieelpu atceļam pēdas uz augšu un abus celīšus liecam uz kreiso pusi. Ar ieelpu skats uz labo plaukstu un turamies šeit. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpa, griežam galvu uz centru. Un arī izelpa mūsu kājas nāk atpakaļ uz centru. Dziļa ieelpa, ar izelpu abus celīšus laižam uz labo pusi un ar izelpu galvu uz kreiso pusi. Izstiepjam mūsu mugurkaulu šeit. Elpojam dziļi un mierīgi. Dziļa rāma ieelpa. Mierīga izelpa. 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ielpa. Liecam galvu uz centru, ar izelpu abas kājas nāk atpakaļ uz centru, nolaižam pēdas uz zemes, ielpa un izelpa, iztaisnojam vienu kāju, iztaisnojam otru, noliekam rokas sev gar sāniem, ar delnām uz augšu, un šeit varam uzsekt kaut ko virsū uz acīm vai izslēgt gaismas. Un pilnībā atpūsties šavāsanā.